Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināti skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat tostītāji. Nu ko, sagatavosim mašīnu, lai varētu braukt uz Rēzekni. Oi, slidi. Esam veiksmīgi nonākuši Rēzeknē. Kas tagad notiksies? Mēs izvēlēsimies puķis Edgaram uz izlaidumu. Pirmais pat ierauns, kas ar kapas svecis. Izkāpīt cilvēku. Fokus nekādu vainu. Nu, tad tas krepapīrs. Viņš aizvērsās. Man vispār vajadzētu tagad aizvērsās. Vai cik forši. Jā, smuks pušķi. Un šodien kaut kādā veidā es esmu nonācis Rēzeknē, pie Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas. Nu ko, mācību gads ir beidzies. Tā kā veiksmīgi, ne tikai mācību gads, bet mācības. Tātad šodien ir izlaidums. Nu ko, būs interesanti. Tātad neliels apskats. Kopumā šī augstskola sastāv no 3 ēkām. Galvenā ēka, inženieru fakultāte, tā stikla celtne, un tur tālākais šīs ēkas jau ir informācija tehnoloģiju fakultāte. Nebija jautri īstenībā mācīties, nekāda vaina. Īstenībā forši, ka tikai pusotrs gads un viss, un dzīvo jauki, ja vien nesadomā mācīties doktorantūrā. Gribu beigt, tad es viņu vēlreiz noskatīšu. Vienīgais augstumu leju, toši, kaut kur normāls, šitā ir. Tas skaties ekrānā, jo viņš ir šitā regulējis. Viņš nav pēc... Varbūt ir viņam tāds režīms, bet es vēl neatradu. Ok, to jau es redzēšu pēc... Šitas ir viens no jā. Paturiet prātā, vai kā šodien liekas, ka ir sasniegts ļoti daudz, jūs varat vairāk. Tas vēl nav jūsu Everests. Lai jums tas izdodas. Labdien, mūsu absolventi, visi absolventi, es pirmām kārtām domāšu, ka šādām stāvējas absolventus, kuru šoreiz nav tik daudz, bet tad ir tie, kuri izdarījuši šo ceļu līdz galam. Līdz galam iziet šo ceļu nav tik vienkārši. Viņi zināt uz sava tas līdziens vai darba rezultāti. Jums šodien ir svētku diena, tāpat kā visiem pārējiem ir svētku diena. Svētku diena mūsu magistrantiem bijušajiem, tagad jau mūsu magistri, ir tā, ka viņiem patiešām ir laime, prieks, gandarījuma sajūta par to, ka viņi tomēr ir panākumus paveikuši, ka viņi ir sasnieguši to mērķi, kuru viņi kādreiz nolēmuši sasniegt un ir galā to veikuši šo darbu. Visur pārējiem jūsu, es saprotu, tie raugi un radi, kuri tagad ir ieradušies mūsu šī svētajā svētku dienā. Tiem arī ir gandarījuma sajūta un prieks par to, ka viņu rūpes, viņu arī darbs attīstīgais šajā panākumā veikšanā arī ir paveikts normāli un labi un ar labu rezultātu. Es gribētu pateikt, ka jums patiešām ir pilnīgi ir, jūs esat nopelnījuši šo dienu, nopelnījuši šo prieka dienu, svētku dienu, jūs varat svinēt šo dienu, tā kā vajag, patiešām normāli un arī svinēt rīt un parīt. Pēc tam paiet diploms, un diploms
Jūs ar diplomu varat darīt, ko darīt varat nolikt valktā un aizmirst par to. Un tas būs kaut kāds servies, kuru jūs pēc tam varēsiet radīt jūsu mazbērniem. Un tikai tas ir par mums. Jums vajag saprast, ka diploms ir tas, kam ir jāstrādā jūsu labā. Bet viņš pats par sevi nestrādās, tas diploms. Diploms ir tikai tas pamats, teiksim tā. Mēs esam kopā arī jūs šajā laikā ir esam izveidojuši pamatu spēcīgu, stipru, izturīgu pamatu, uz kuru var būvēt kaut kādu celtni un ēku. Tā, ka šis pamats ir spēcīgs un stiprs, to pierāda jūsu diploms. Bet šī ēka nebūs uzcelta, ja jūs nestrādāsiet paši. Tātad viss pārējais aiz šīs dienas paliek tikai jūsu rīcībā. Kas no tā iznāks, tas ir jūsu nākošais mērķis. Un viss jāsaprot, ka jūs varat sasniegt panākumus un iegūt attiecīgo labklājību dzīvē, dot labumu kā sev, kā dzīvē, kā visiem pārējiem labklājīgiem cilvēkiem, kā arī mūsu tautai, zinātnei un attīstībai, cilvēces attīstībai. Tikai tad, ja jūs patiešām strādāsiet, ieguldīsiet savā diplomā iegūtos un apstiprinātas ar diplomu zināšanas, ieguldīsiet jaunos darbos, jaunos panākumus, jaunos veiksmes. Izsniegt profesionālā maģistra diplomu šādiem Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas, inženieru fakultātes, profesionālās augstākās izglītības, maģistra studiju programmas vides aizsardzība studentiem. Edgars Muižnieks. A tev nekāds nepārliks uz otru pusi? Šī darbība nes ļoti daudz. Labvakar, godātie viesi, mācības projekti, rektori, dekāni un, protams, absolventi. Tā kā jūs visi zināt, absolventi un studenti paši galvenie mūsu saimē, un jūs to šodien esat pierādījuši, jo jūs pirmkārt esat ļoti kuplā skaitā un jūs katrs esat ticis pie savā mērķa un jums ir rezultāts. Protams, liels paldies visiem pārējiem studentiem, kuri aktīvi piedalījās un palīdzēja akadēmijas dzīvē, bet protams, vislielāko paldies vēlētos pateikt būvniekiem, jo viņi man kā lektora amatā bija pirmais kurs. Kā jau es viņam arī iepriekš teicu, viņi varētu mācīt mani, bet es mācīju viņus. Ceru, ka mēs tikām galā. Patīkami ir tas, ka viņi ir ieguvuši un pabeiguši ļoti daudzi. Un novēlēt visiem kopumā vēlētos to, ka, kā jau par mani arī paši smējās, ka es esmu mūžīgais students, novēlu katram neapstāties, turpināt. Kam maģistros, kam doktorā, jo dzīvē ir dzīve un dzīvē mācās, visu dzīvi jāmācās. Un novēlu katram turpināt savu ceļu, neapstāties un iegūt vēl un vēl lielākus rezultātus. Paldies! Labvakar! Vai jau vakars? Skatos, ka te jau daļa ar klātesošo diezgan tā sagluši, tā kā jogi nerunāšu, tātad paldies visiem mācības spēkiem, administratīvajiem darbiniekiem un vēl kādam, ko es neminēju. Paldies par jūsu darbu, ka palīdzējāt iet mums šajā iespējams stāvajā, iespējams pat nē, zinību kalnā. Paldies jums! Līdz ar to svinīgais pasākums, kas veltīts diplomu izsniegšanai Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas inženieru fakultātes absolventiem, ir noslēgts. Uz otras salas
ko, dārgie draugi, izlaidums ir beidzies. Kā vērtē šo izlaidumu? Šis izlaidums, manuprāt, man jau ir ētais pēc kārtas. Tad jau vairs neskaitu. Vai tas bija labs? Vai tas bija izlaidums? Jā, šis bija kārtīgs izlaidums. Man patika muzikālais priekšnesums, kas ir netipiski. Parasti man patīk meiteņu kleitas, bet... Nebija kleitas? Smagi bikusies. Ja vismaz visi būtu mantījās, tas arī izskatītos acīm valdāmies. Tur no sākuma bija tā, ka, kad mēs vilkām tās mantijas, tad pārējie. Mums nav? Viņi tā kā domāja, ka šitā, ka tas automātiski. Kā augstskola to nodrošina. Bet, man liekas, vienmēr ir bijis tā, ka mums gan bakalauros, gan maģistros mēs paši uzticējam vienam cilvēku, kurš mums tad viņus atved, aizved uz visu. Tā parasti druscīgi par garu, to varēja spiest kopā. Labi, varbūt ne pirmais, ne pēdējais maģistra izlaidums. Jā. Lazava kungs, skatāmies uz mani. Kā jūs jūtaties, kad ir notikušas oficiālās bildes? Superīgi, forši. Laikam ir tavs deguns kamerā, bet labi. Un jūs tagad laikam varat iet? Sveicināti skolēni, mēs tagad braucam prom jau no Rēzeknes. Tik bieži vairs Rēzeknē nebūšu kā iepriekš. Bija jautri, bija forši, un cerams, ka nākotnē arī būs jautri. Izbraucam no Rēzeknes ārā, dodamies jau atpakaļ uz Ogri. Un tālāk uz Rīgu, uz darbu.